Tevis tā galvām gaisā Viņi domā par šito ceļu? Nu, ej, tu sazini, ko Nu, mēs jā. aizbraucam pa grambām. Tur, kur... Par šito ceļu? Nu, bet arī līdz galam jau nevar aizbraukt, viņa teica, nu. Līdz galam pašam var aizbraukt. Nu, kur Rolands te grozīsies? Diezgan tālu tiek pa tiem karotiem. Jūs varat stumt varbūt pusiņu vēl. Pusiņu kaut ko. Nē, stumt vienkārši viss šo zemes ir. Viss ārā brauc projām. To vieglāks ir. Nu, kas tur tik ābeldārs ir palicies? Vairāk jau nekas nav. Mājas pamats. Tā melorācija, ne? Tā ir melorācijas tā māja, ja? Ne? Jā. Melorācija. Ar tiem krūmiem laikam likāt. Nu, zini, tu tā Tagad šitā būs jūsu tā mājiņa, tā dzimtānība? Jā. Nu tad stāstiet, Anīstāna, ko jūs tik skopi stāstiet? Kā? Līdz kuram gadam dzīvojāt tur? Es dzīvoju līdz 71. gadam. Un tad jau vēl ilgi? Jā. Man sāp sirds, es neko negribu stāstīt. Nevajadzēja braukt mums tur augšā, tā būtu prāts mierīgs. Bet mums jau jābrauc. Lai zini, teikt, par kā mēs kam tad brauc pareizi. Liepiņas sastādītas pa ceļām, tās tāds pajaunas, vai ne? Jā. Ka šitā puse Un cik zemīte bija? Jā, lai tas kalns pieder Lēlai, kā teica Kupču Viktoram, tā zeme piederēja. Žoks, tas ir ev. Jā, Kārkalni. Tam ir šitais lejā, nu. Un cik jums zemīte bija, Anīstāna? 22 hektāri. Tad jau daudz zemīte. Jā. Lielākā tiesa bija lejā uz Surmaļiem, tur pļava. Bija kādi 5 hektāri. Vai 3 hektāri, kā tur bija. Jā. Jā. Kārdāns nenotīsies ev savā? Nu, nav kārdāns. Labāk tevis, es jau nezinu. Eku vien būtu, te ir dzīvākā. Nu, tas ir tas šķūnis, ja, ko viņa teica, ne? Tas ir Kruskalna šķūts. Tā kā viņa sienu vāca. Sienu vāca un arī vidi. tā jau ir. Jā. Tā jau, ka bez saimniecība, tā jau sieniņš viss bija no šejienes. Jā, viss no Pareizi, ne? šejienes. Tu pados pa turien, labi? Es uzreiz piekņopēšu klāt pie... Jā. Tagad nav atkal apvilkts šoks. Elektriskais. Priekšā, ne? Tagad skaties, tu var griezties varbūt. Tepat jau arī varēs apgriet, reku pēdas vecās ir.